Apsūdzēts, ieliks cietumā, pēc tam izsūtīts uz Sibīriju. Es esmu dzimusi latviešu ģimenē. Mana oma visu savu dzīvi no manas pašas mazotnes, katru dienu man stāstīja par savu tēvu, par izpostītas ģimenes likteni, un es esmu šīs bērns, tāpat varbūt kā jūs. Es esmu Latvijas sabiedrības daļa. Es esmu cilvēks un bērns, kurš ir audzis bilingvālā ģimenē. Un, žurnālista kungs, jūsu uzbrukums šobrīd nav vietā. Es piekrītu tam, ka šeit nav pārstāvēts ļoti radikāls cits viedoklis, bet būt tik ļoti kategoriskam savā nostājā, un jums ir tiesības uz savu nostāju, neieklausoties arī citā viedoklī, tas ir tas, par ko man sāp sirds. Par to, ka mūsu sabiedrība šobrīd tiek radikāli sašķelta divās nometnēs. Un es uzskatu, ka šīs ceļš nav šis pareizais Latvijas attīstības ceļš. Jo tad, kad krievulodīgie sportisti ieņem olimpiādās pirmās vietas, viņi ir labi krievi, mēs ar viņiem lepojamies. Bet, kad mēs sēžam tagad un diskutējam, jūs mēģināt mani šobrīd padarīt par sliktu. Es uzskatu, ka tas ir nepareizs ceļš, un mums būtu jāsarunājās ar pretējiem viedokļiem, cieņpilni, nevis uzbrukoši. Tas atkal bija mans komentārs, nevis jautājums. Paldies! Īsts komentārs arī